Guten Morgen! Šodien ir piektdiena, rīt ir sacensības. Mēs šodien brauksim atpakaļ uz to ciematiņu, no kura mūs izdzina, jo tur ir sacensību centrs, tur jāizņem ir tie dalībnieku numuri. Un tur būs arī starts un viss notiks tur. Un, jā, pirms tam mēs aizbrauksim uz veikalu, nopirksim ēst. Un tad brauksim uz to ciematiņu. Tas arī viss, ko es gribēju pateikt. Vācijā depozīta pudele maksā 25 centus. Jā, mēs ceram uz kaut kādiem 5 eiro laikam. Kur aizlipoju? Tas tik ir laimests. Jā. 30, cik? 36 pudele. 36 pudeles 9 eiro. Es laikam neuzfilmēju, kā mēs atbraucām uz šejieni. Mēs esam nopirkojušies stāvvietā un tur notiek tas pasākums. Kā tev patīk prepartijas? Diezgan iespējams jāatzīst. Nekur citur noteikti nav tāds. Noteikti nav. Pasta fraidēs, ne, bet kā parasti ir. Nevis pasta partija, bet beer partija. Jā, šeit totāli ir. Te visi dzer alu. Tie iet gulēt, jo rīt no rīta ir starts droši vien. Bet tur visi sēž dzer alu, un tur visi dzer alu. Un tur puikas spēlē futbolu. Bet mēs nedzeram alu, jo mums rīt ir starts. Jāskrien no rīta. Jā. Muzikanti laikam beidz spēlēt, tik nemaz pauze. Jā, viņi arī iet pēc alus. Tā izskatās, ja kāds tur nesālu. Jā, tur ir orķestris, kuri tieši tagad nespēlē. Ļoti iespaidīgi. Tāds maziņš pasākums, bet ar lielu jaudu. Jā. Tāds skaists saulrietiņš. Jā, ļoti skaists. Re, kur šitajā pļavā mēs paliekam. Tur. Sabīne šķēle. Tas varbūt otrādāk samainīt. Karlasam ir 3 starts. Pēc 14 minūtēm, jā? Jā. Gatavs? Nē. Ballīti gribi? Ballīti gribu. Es gribu ballīti šoreiz. Negribu skriet, gribu tikai ballīti. Nu, bet tad skrien tā, lai tev pa ceļam ir ballīte. Vai vienkārši ātrāk atskrien un ātrāk ir ballīti? Nu, 2 varianti, jā. Man pēc 8 minūtēm būs starts. Es iesildos. Un tad jau sākam skriet. Ir jau diezgan labs karstumiņš. Tad jau redzēs, kā būs. Milīt, mēs uzfilmējām, mēs pateicām, ka tu uzvarēji un lauzi trases rekordu. Laikam, ka nē. Bet šis bija tik ļoti negaidīti. Visādas apstākļu sakritības. Un lūk. Tas nav mīļums apstākļu sakritības. Tie ir sūri grūti treniņi. Spānijas kalnos. Sūri grūtais izcertais Spānijas arī aliņš. Cik
Tu teici, ka tev rādīja, ka ārā bija 37 grādi, tad, Jā. kad tu finišēji. Pēdējie kaut kādi kilometri, ko es skrēju, tad temperatūra ārā uzkāpa līdz 37 grādiem. Varētu būt, ka tad, kad es finišēju, bija kaut 40 grādi. Varētu būt, jo abi sāka... Es sāku 10 no rīta. Jā, tas ir kaut kādu stundu. Tu finišēji stundu pēc manis. Jā, tad abi sāka ar kaut kādiem 35 grādiem. Un tad beidz ar kaut kādiem 40 gan jau. Varu paskatīties, varbūt pulkstens tur kaut ko parādīs. Jā, varbūt. Šitas Un šitas bija uz piedestāla. Jā. Varbūt ieliks kādu bildi. Jā, es ceru, ka būs. Gan jau būs. Jā, gan jau kāds video arī būs. Un arī apstākļu sakritības dēļ lūkāp uz piedestāla. Čuči. Pirms došanās tālāk mēs atbraucām izliet podiņu un uzpildīt ūdeni. Un Blue jau saprot, ka būs jābrauc tuliņ un apvainojās uz visu pasauli. Ir sliktāk. Nobraukti 200 kilometri. Ēdam šniceles. Uzņemam spēkus. $400 kilometri nobraukti kopā. Jā. 400. 200 no iepriekšējās vietiņas. Ēdam salčukus. Dzesējamies ēnā. Ļoti karsts vēl joprojām. Tajā veikalā visi runāja poliski jau. Wow. Mēs esam pie Dresdenes tagad. Dresdenes muzikanti. Brēmenes muzikanti. Bro. Tu bandi, tev uz 80 un braukt tikai. Bildīt. Jā. Atspēj! Nezinu. Polska, baby. Border control. Tu vari parādīt mans rokas. Man pašam laikam tagad 3 rokas. Bet, ir noticis iespējami neiespējamais. Iespējamais, jo mums atkal ir caura riepa. Uzsprāgusi riepa. Tā pati mazā. Kārlis. Man Kārlis, jā. Pabrauksim bišķīt uz priekšu. Neko nedzirdu. Kāpēc šitie vienkārši ripoju lēnām? Vari tur droši taisni, jā. Viss labi. Lēnām.
Lēnāms viss ir, nekur nesteidzies. Mums zvanīja tas evakuators un teica, ka 2,5 līdz 3 stundas jāgaida. Jā, diemžēl tur citi ir izbraukumi. Nu, tas, kas šeit ir reģionālais, viņš ir 15 minūšu attālumā, bet viņam ir cits darbiņš, kas tagad jāizdara, un viņš varētu būt pēc 2,5 līdz 3 stundām. Un īsti citu variantu nav, bet šodien varētu samainīt. Tas ir labās ziņas, ka back on the road today, un tad brauksim viņot patās kaut kur netālu arī čučiņāt. Jā, nu jā, jo būs jau pāri 9 vakarā. Jā. Būs lagaiši. Jā. Un karsts. Ko tu viņam? Es viņam varētu vēl paprasīt, tur, kur ir tas servis, kur viņi plāno mainīt. Lai, mēs varam tā kā jau saprast, cik tālu no tā servisa, kur mēs paliksim. Labi, mēs ar mazīgi esam pastaigāt vāni. Labi. Viņš ir uz kaut ko. Stunda gandrīz jau ir pagājusi. Jā, atbrauca policija. Jā. Poļu policija un satraucās, kas notika. Jā. Nu, ko pateica, ka evakuators būs. Es pateicu, ka būs pēc 2,5 stundām un tāds kaut kas un sabieba seja, ka tik ilgi jāgaida. Jā. Bet, nu ko, otrā mašīna, kas piebrauc. Pirmā bija palīdzības dienas. Jā. Atbrauca un tagad piebrauca polizei, poļu polizei. Policija. So it's R15 with the bus load index, and the size it doesn't actually I don't have any preferences for the size. It just needs to be like it just needs to be. I mean, if you have some used one, it will work perfectly fine because you just need to get. Kad tu skaties saulrietu Māņu malā. Tas ir one of a kind, noteikti. Nu, jau gaidām 3 stundas, 20 minūtes. 3,5 stundas, jā, un pēc pusstundas vajadzētu būt evakuatoram. Jā, šitas noteikti nav tā kā ātri kā Spānijā. Ņemot vērā, ka Spānijā viņiem patīk siestas un atpūsties un vispārējais. Un toreiz man tā čiepa teica, ka Spānijā viņiem tur nesot tā kā labi tie kontakti un kas, bet bija daudz ātrāk. Un šoreiz tas Balcija pārstāvs teica, ka Polijā esot labi kontakti un mēs gaidām 4 stundas. Jā, nav ok. Jā, diezgan traki. Es jau gribu gulēt, bet rekri būs evakuators. Viņš brauc jau projām, lai braukt atpakaļ. Mēs varam braukt, tas brauc. Lējā brauc. Re, kur mūs atveda. Ir gandrīz 11. Un te mēs šonakt paliksim, un tad rīt viņi domās risinājumu tai riepai, jo tas servis atrodas kaut 100 metru attālumā no šī benzīna tanka. Kaut kur tur laikam uz to pusīti. Nu tā, piedzīvojumi turpinās. Tātad updates ir tāds. Tagad ir gandrīz 11 no rīta. Un tas mūsu evakuātora čalis
mums atveda riepu, bet teica, ka te nāc nezinu. Bet teica, ka riepas maiņa maksās 400 zloti, kas ir 100 eiro principā gandrīz. Un, bet tad viņš tā kā aizgāja ar Kārli aiz mašīnas un teica, varbūt tu vari aiziet pie mūsu konkurentiem. Un tā kā riepa mums ir, riepa maksā 35 eiro, bet aizēja pie konkurentiem un paprasa, vai viņi varēs lētāk nomainīt to riepu. Un tad Kārlis aizgāja. Turpat benzīntankā stāvēja tie konkurenti. Un viņi teica, jā, labi, mēs varam lētāk. Uzreiz, kā es uzfilmēju to video par to, ka viss notiek un mums tuliņ maina to riepu, Kārlis atsūtīja ziņu, ka tas vīrietis, kurš maina riepu, nemāk to darīt vai kaut kas tāds, ka viņš ir amatieris. Un es prasīju, kas notiek, un Kārlis teica, nekas nenotiek, tur jau tā lieta. Un mēs ar Blū tagad aizgājām maliņā, lai viņai tur nav stress no tiem trokšņiem. Bet, jā, varbūt vajadzēja maksāt tos 100 eiro, lai normāli viņu nomaina, nevis kaut ko te atkal čakarēt. Jums varbūt šķiet, ka sēta baigi veselīgi, bet tas viss nāk no KFC. Bet pastāsti varbūt. Nav ko stāstīt, vienkārši parādi. Bet lai gan es laikam teicu, ka mums maina jāmatieris. Jā, tas tā? Jā. Jā, katrā ziņā. Varbūt tā nebija viņa pirmā riepas maiņa, bet otrā, trešā varbūt tās gan, jo viņš kaut kādā veidā, man liekas, viņš izmantoja lielāku muciņu. Ar pistoli, kad šāva vaļā, viņam iesprūda skrūve muciņā, un viņš kāds 20 minūtes mēģināja dabūt ārā to skrūvi. Un tas viss metods, kā viņš to darīja, tas bija vienkārši, oh my god, tur viss tur daudzīja un ko tur tik neizdomāja, bet tas bija traki, man bija ļoti grūti noskatīties, vienkārši stresējums laiks tagad. Jā, un tagad Kārlis grib aiziet pārbaudīt, vai ir kārtīgi tā riepa pieskrūvēta. Ja viņš ar tavu pašu lielo muciņu vilka klāt. Es viņu, kas nebija problēma. Bet tagad mums vēl vairāk vibrēs, jo mums tā priekšējā riepa nav nobalansēta un aizmugurē. Aizmugurē nobalansēta. Jā? Jā. Viņš tā teica, ja? Viņš rādīja uz jauno svariņu. Samainīja mentili, svariņu un riepa. Riepa izskatās tāda, svaigi. Svaigi, bet daudz protektoši. Nezinu, kur gadu varētu paskatīties, kur gadu. Bet katrā ziņā riepa bija 35 eiro. Maiņa sanāk, tad bija 50 eiro. To, ka mēs esam benzīna tankā, viņš aizved, noņem riepu, par ko viņš gribēja 25 eiro, kas likās viņa cena. Bet labi, viņš noņēma, aizveda, pārbortēja, nobalansēja, atveda atpakaļ uzlikt virsū. Tā kā šis ir līdz šim visdārgāk. Ar cik caurām riepām mēs paspēsim aizbraukt? Es vairs vispār neko neplānošu, neprognozēšu, neko neteikšu. Vienkārši. Jā, šis jau sāk ļoti seriāli bišķīt. Es nezinu, tā būtu kaut kāda 5. riepa vai kaut kas tāds. Aptuveni. Ja mēs mainītu pie, nevis lāpītu, bet arī tā kā mainītu pie katra cauruma. Tas vienkārši ārprāts kaut kāds. Crazy. Labi, lai mums veicās. Lai mums veicās. Re, kur mēs braucam garām, tajā pusē, McDonald's. Ir tā vieta, kur mēs... Pirmā sezona beidzās, sākās. Jā, pirmās sezonas, pirmā sērija mēs tur palikām. Pirmā nakts busiņā tur bija mūsējā. Un vēl citi piedzīvojumi. Un vēl, jā, piedzīvojumi ar Bembi arī mums tur ir bijuši.
jau likās, ka mēs šo nepiedzīvosim. Korķis kur? Varšavā. Wow, pasties 6 kilometri palika. Shit. Labrīt! Re, kur ir Lomža. Un mēs šonakt palikām tur aiz tiem krūmiem. Tur ir tāda vietiņa ar ugunskuru. Te ir Polijas lauki. Nu, tad šodien mēs mēģināsim tikt līdz Latvijai ar vienu braucienu. Bet tad jau redzēs, ko busiņš mums teiks. Tātad mēs šodien nobraucām veselus gandrīz 100 kilometrus. Juhu, un esmu piekus no vakardienas. Jā, mēs atbraucām uz veikalu, iepirkām nedēļa ēdienu. Sapirkām pamperus, pulverus un toaletes papīrus. Tā kā to dara Polijā, ne? Jā. Bet vairs neliekas tik lēti kā kādreiz. Nē, es neskatījos cenas pamperiem un pulveriem, bet jā, mēs viņus sapirkām. Un mums ir palikuši, cik es teicu, 400 kaut kādi kilometri, jā? 400 kaut kādi 60, 70. Jā. Jā, nu tā kā vēl viena garā diena un būsim Latvijā. Ko tur mēs darīsim vēl? Es nezinu, pūsim. Un tagad jau jūt, jau parādās odi, parādās vēsums. Parādās nesaule, Nesaule, jā. besis. Nē, tikai Jā. nogurums no garā brauciena. Bet no rīta es uzvilku jaciņā. Pirmo reizi pie ilgiem laikiem sagribējās kaut ko uzvilkt. Jā, un vakar mēs turējām ciet durvis un logus vakarā, jo lidoja odi Mošķi un odi un viss pārējais. Mēs pa taisno mēs braucam uz Evas dzimšanas dienu, lai gan viņa mūs nav ielūgusi. Tā. Es nezinu, vai Eva skatās vispār šo video, vai viņa vispār zina, ka mēs braucam pie viņas dzimšanas dienu. Bet tu parādīji adresi visiem? Zvaigžņu iela, jā. Es nemācēšu uzlikt to būriņu. Bet tu jau nezinu, kurā. Tu neparādīji, kurā pilsētā? No doubt, aiziet! Ok. Lūgties, es negribu. Līdz 405. Brauc taisni. Continue straight for 20 minutes to Mariella. Tev viss būs latviski. Māki latviešu valodu. Māk, un mēs vadām labu laika apstākļus, izskatās, ka arī. Ņemiet par labu. Es nezinu, vai viņiem strādā, tas ir.
Tā mūs sagaida draugi. Gatavs? Jā. Gatavs? Nu, tur tā diezgan tuvu. Čau! 3 lietas, ko vēlos pateikt. Pirmā, paldies, ka noskatījies šo sēriju un visas pārējās 20+ sērijas pusgada garumā. Tiešām liels paldies par komentāriem, par sirsniņām, par rīkšķīšiem, par skatījumiem. Mums tas daudz nozīmē. Otrā lieta. Šī ir šīs sezonas pirmspēdējā sērija un nākamā būs pēdējā. Un nākamajā sērijā mēs vēlamies atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Tāpēc, ja tev ir kāds jautājums par dzīvi un ceļu busiņā, tad raksti zem šī video un nākamajā sērijā mēs uz to noteikti atbildēsim. Un trešā lieta. Mēs ļoti novērtējam jūsu morālo un emocionālo atbalstu, bet ļoti priecāsimies arī, ja palīdzēs mums tikt pie jaunām riepām. Tāpēc turpmāk pie video parādīsies kvadrātkodiņš, kur noskanējot, tā būs iespēja mūs atbalstīt arī finansiāli. Liels paldies! Tiekamies nākamajā sezonā, kas būs jau diezgan drīz.